Nu tā, tagad skatāmies tālāk. Valentīna joprojām tas ir tavs jaunais vaļasprieks. Mēs liekam 3. bildi iekšā. Nu, te jāskatās, tagad mums būs. Paskaties, Anna, tu tur ar vienu aci, tur ar vienu te. Šis mums ir izmēģinājuma video. Mēs pēc tam taisīsim seriālu. Tu varēsi piedalīties nākamajā sērijā. Skaties. Tu kaut ko tādu esi redzējis? Nu te drusciņi, kur tas vienkārši, tas ir tas segumiņš ir, nu nodils, acīm redzot, saimniece ir dūšīgi valkājas, viņai patikusi tā rote, pieļakusi to visu var notīrīt, ar citu, ja paņem ar mitru sālitīti, vienkārši notīrīsim tos kristālus. Tad jautājums atkal, kāpēc ir izsviests ārā? Mēs visu laiku skatāmies, kāpēc cilvēki šos Rekur ir nošķēlies. Nē, nav nošķēlies. Visi viņi tādi ir. Es domāju, ka tā ir trauma. Nē, tā nav trauma. Viņš tiešām tāds ieliekts ir tas kristāls. Rekur visi viņi tādi ir. Klausies, nu tu redzi, kur ir vaina? Nu, vienīgais tā aizmugurīte. Nu, vienīgais, bet to jau neviens neredz. Nu, labi, ja mēs viņu nomainām, un es viņu, pareizāk sakot, nomainu, tad viņš ir pilnīgi faktiski kā jauns. Un šis te ķibucis, mūsu krabītis, darbojās, un mēs varam viņu mierīgi aiztaisīt, un tas iznāk tāds, šī te izmēra kakurots, man liekas, saucās čokers, ja? Viņš visās valodās vienādi ir. Nu, tad, kad viņš tieši ap kaklu čokers, jā. Jā, paskaties, kāds. Wow! Vajag viņu bišķiņu šito pusi pabīdīt. Šeit? Jā. Nu, re, Valentīna, tu redzi? Tu redzi, kādi dārgumi atrodam vienkāršā plasmas kulē. Nu, šis vispār, jā, nu, te mēs it kā viņu drusciņi uzlabosim, bet faktiski tas pat nebūs remonts, tad jau būs tāda vienīgi izspriece. Tā, un šeit, cik es saprotu, tas ir auskars. Ja, viens pagaidām. Kur ir otrs, mēs skatīsimies. Var jau būt, ka atradīsies. Pagaidām noliksim maliņā. Rekāds viņš ir milzīgs dubults. Vai nu viņš aizies šeit pie izej materiālu labojumiem, vai nu atradīsies pāris. Tā, nu te visi tādi izskatās, tādi vienpatņi. Reku te tāds. Vispār ir iespējams, ka daudz reizes gadās šīs te rotas, kas ir pa vienai. Tāpēc, ka, nu, otri pazaudēti, bet tad no viņām arī visu kaut ko var darīt. Viņas var pārveidot, piemēram, šāds. Ja viņš ir viens, ja gadījumā mēs otru neatradīsim, to var pārtaisīt par grēcēni, piemēram. Vai pielikt adatiņu un mazu brošiņu uztaisīt. Jebkurā gadījumā visu var izmantot. Nu, tāpēc smuka aizdarīt, ir viss kārtībā. Balts tāds vastīgs. Un re, kur ir mums pāris. Re, kur ir pāris, nu šie vajag gari īstenībā. Jābūt kaklam tādam kā dzērvei. Tā, mēs tuliņās sāksim pārdzīvot negaisu. Un re, kādi var tagad redzēt, kādi tā izdarīt. Tad vajag tādu pašu atrast, lai abas ir vienādas. Ļoti labi, kad otrs ir vesels, tad var redzēt, kādam viņam bija jāizskatās. Nu, lai varētu atjaunot to iepriekšējo izskatu. Nu, riktīgai dzērvei, ne? Tas līdz paciem karājās. Var redzēt, ja? Jā. Valentīna, stiep kaklu. Varbūt tev piestāvēs. Tā. Un te atkal ir tāds viens pagaidām. Pagaidīsim, tad tas droši vien arī bija sauskams, bet viņam pasties pat āķīts ir pazudis. Nu, ja, protams, viņš ir arī sens, bet nekāds marķējums te nav. Bet, nu, vismaz viss ir vietā. Visi mazie šie te akmentiņi, visi, pasties, viss ir vesels.
Nu, nav āķīts un nav vēl pagaidām pārīts, bet mēs pagaidīsim. Un reku šeit vēl viens, kā to var ielikt ausī, klausies. Te pasties, pat tā adatiņa ir nolocījusies. Vai tas ir bijis tāpēc, ka viņi transportēja diezgan sliktā kvalitātē kaut kādā ārprātīgā kastē? Vai tāpēc, ka viņš ir šausmīgi smags? Nu, te arī, kur trūkst baltie 3. Bet, nu, es nezinu, vai gribētu tādas auskars nesāt. Tas ir auss nostiepjās vispār, tur ir trakums. Es domāju, ka no šī varētu uztaisīt kaut kādu tā kā uztaisīt viņu kā kulonu. Te jau, piemetina, pieliek klāt vai pie kaut kādas cilpiņu, somiņas, vai piespraud pie somiņas, vai arī iekārt ķēdītē. Un tad taisīt tādu kā kulonu, jo viņš ir diezgan smags. Jā, pat pasties, ļoti smags jūs riktīgi. Tā. Kāds nāk virsū. Nu, skatāmies kaut ko tagad foršu. Šits ir baigi foršs, bet viņš rekur ir pārlausts. Tā, viņš ir pārlausts, bet tas nekas, te ir metināšanas vaina. Viņu var te piemetīt. Nu, to mēs izdomāsim. Tā, var sakot tā, Valentīna, turpinās tas, ko tu neredzēji, vai es arī neredzēju, mēs atpakaļ neatgriezimies. Kas tas tāds ir? Viņš ir uz gumijas. Bet tā, man roka ir par esmu, lai es tagad vēl vilkšu pārplēsīšu. Viņš ir uz gumijas. Labi, atstāsim viņu, piemeklēsim viņam kaut kādus sabiedrotos, ar ko viņš iet kopā. Tā, kas te mums lien ārā? Kāda vētra. Viss kārtībā, pagaidām kārtībā. Tā, te atkal vientulis, melnbaltais. Liekam te pie vientuļajiem. Tā. Šitie arī vientuļais. Šits arī vientuļais, jā. Šis vientuļais, viss vientuļais. Tā. Mums tuļņās iesaisies pa gaisu. Nu re, un te ir atkal rota. Šī labi varētu iet ar bišķi mazāk tie kristāliņi, bet varētu mēģināt viņu tā kā vienā setā likt kopā. Un viņam te ir marķieris kaut kāds. Lūk, Marks un Spencers mums ir atsūtījis. Valentīna, tieši tev. Jā, tu redzi? Tavam vaļaspriekam Marks un Spencers ir uzražojis šitādu te. Interesantu rotu. Te arī ir mazais kristāliņš pie aizdarītas ir. Interesants, tad mums kā kur tur spīd. Bet ja tu taisi, piemēram, es liktu viņu tālāk, ja? Nu, lai viņš uz tā kakla tur spīguļo, vai ne? Ka viņš, ja, piemēram, tev augst mati gaisā, tad uz kakla var redzēt šito te bumbuļīti. Un lejā arī ir kur lielāki kristāliņi, un tāds viņš. Ļoti viegls tāds patīkams. Nu, re, var kaut ko tur redzēt, var. Tā, pastumsim to lielo prom, un reku maziņais kopā ar šito te. Tā, skatāmies tālāk. Sāksim. Nu, šis ir sens, to jau var redzēt pēc visa. Tā, kas mums te ir? Mums tā ir ļoti īpatnējs. Te kristāliņi tā kā vietā. Šajā pusē varbūt trūkst tā kā, netrūkst, ir visi 3. Katrā tajā šķautnītē ir 3. Viss ir vietā. Kas viņš vienkārši ir pa vecu? Bet arī, šis ir lielāks, uz šitā neiet, bet šitam krīt nost. Šitā arī viņš tāds, citi izmēri lielāks par šo. Bet, tāds, jāpiemeklē pie kā vēl viņš varētu, tev viņš noteikti labāk derēs. Tā. Kur vēl kaut kāds auskariņš. Nu, visi viņi ir seni, tie ir 50, tie 60, tie 70 gadi. Nu, varētu būt augstākais līdz 90. Ja?
Jo faktiski jaunākas rotas es vispār neskatos. Man neinteresē. Nu, šis arī ļoti sens, bet viņš pagaidām ir viens. Viss ir vietā. Nu, tad skatīsimies, kas tur attīstīsies tālāk. Šis ar tāds pats ir. Nelaimīgais viens. Tāds čigānisks. Vai austrum vedardējs. Valentīna, tu varētu sakt vedardējs. Tev piestāvēt arī šitādi te. Tā jau vispār ir interesanti. Tumči, tā kā hematīts. Nu, tā kā viņš ir kaut kāda pārklājuma, laikam ir. Tie kristāli jau ir interesanti. Viss, kā saka, viss saimniecībā vēlāk noder. Jā, re, kur tad ir, te var redzēt tās mazās bumbiņas, ja? Redzi, viņas tādas ir tā kā, nu, un ja tādas iztrūkst, kur tu tādas ņemsi? Re, kur tev tādas ir. Nu, tā kā tas viss ir ļoti saistīts īstenībā. Bet pašam, nu jā, pašam ir tas darbiņš, bet tas arī interesants, tāds meditatīvs, labot rotas. Bet var arī nelabot, var vienkārši krāt, Valentīna, ja? Tu dzirdi mani? Tu vari nelabot, tu varētu tās, kas tev nepatīk, dot man, es viņus labotu, ja? Un pēc tam dot atpakaļ, lai tev viņš ir jau lietošanas kārtībā. Nu, te ir kaut kas sapiņķerējies tā, ka, nu, aha, labi, šito liekam maliņā te, kur ir tie vieninieki. Tā. Nu, tas ir viens vesels, kā tu redzi. Tā ir marķējums. Nu šī ir skaisti, to es arī valkātu. Tā, kas tur ir? Tur ir iegravēts A. Vai tas ir kāds ražotājs, es tādu apzīmējumu nezinu. Nu, turpinam. Viņš pārtrauc, viņš uztais nevis pauzi. Pirmais viņš atkal sāk no jauna filmēt. Nu, ķiņķēziņš. Un pazaudēja fokusu. Nu, tā. Tu ķer to fokusu. Aha, tagad paķēri. Nu, re, kāds vēsturisks puķītis. Ķēdīti būs, es nezinu, jāliek kolā. Coca-Cola pataisu spīdīgu jebko. Bet no akmeņas nevarēs likt, jo viņi saēdīs visu to. Bet ir arī tādi speciāli līdzekļi, kas šo te apsūbējumu ņem nost. Un tad vienkārši ar to vatas kociņu, ar to līdzekli un var, nu, būtībā katru to kruzulīti visu var notīrīt. Re, ka te var redzēt, kāds viņš ir bijis zelts, ja? Un viss ir šausmīgi apsūbējis, ka vispār to īsto krāsu neredz. Bet ja to visu notīri, viņš būs zelta krāsā. Un, nu, tas ir tiešām sens. To jau var redzēt pēc tā, nu, pēc šī te. Viņš tā kā vienā gabalā laikam ir izliets, un tad ir ielikt šie kristāliņi. Tie kristāliņi nav pazudis. Vienkārši viņš ir redz, ka stāvējis, nosūbējis, neviens nav gribējis viņu tīrīt, un paņēmuši vienkārši un izsvieduši ārā. Viss. Un Dace paņemuši to nopērk. Nu jā, nu šīs atkal ir kaut kāds arī nemaz ne jauns, jo reku pilnīgi te ir nogājusi tā zelta krāsa, bet tas viss ir atjaunojums. Man ir speciāli, es esmu nopirkusi džūmā to zelta, nu tās pārklājuma plāksnītis, un tad tu vari ņemt un jebkurā vietā to zelta pārklājumu ar rotiņu un atjaunot, tur, kur ir tas zudums, jā. Nu šits ir pilnīgs ķēns, viņš ir kaut kāds plasmas bumbuls. Šitie. Nu, tie visi ir plasmas. Tāpēc arī tas, bet viņš, tev liekas, viņš piestāv. Nu, viņš kā viņš ir mazliet atdod to toni. Bet viņš ir atkal viens pats. Tas nozīmē, vai nu mēs viņu atjaunosim, vai arī, lai mums nav jāpatērē puses dzīves, lai uzklātu to pārklājumu, mēs vienkārši izmakarē tos plasmasiņas ārā, jā, un tad būs daļiņas. Tā, nu te ir bez ķēdes, bet šis ir riktīgi foršs, tas kulons tāds. Nu, pilnīgi, pamēģinu.
tāds no austrumu stilā, tāds uz etno, vai ne? Tāds etno stils. Aha, un re, kur mums ir brošiņa, kura arī ir jau uzreiz, es viņu lieku, jo atjaunot, nu viņai tas spārns atradīsies. Ja tas spārns atradīsies, to jau tu parādīji, Valentīna, ja? Rekutei bijusi spārīta kā brošiņa, bet viņai nav spārniņa un arī ir pazudusi adatiņa. Nu, respektīvi, viņa ir galīgi nekāda, jo es saprotu, bet no šī varēs izmantot šo te aizdarīti, jo ir citas brošas, kurām trūkst tieši tas. Piemēram, adata ir palikusi un nolūzis tas. Līdz ar to tā ir detaļa. Nu, un tie kristāliņi. Bet, ja atradīsies otrs spārns, tad mēs varēsim domāt, kā piemetināt viņu klāt un atjaunot. Bet pagaidām viņš izskatās tur. Tā, un šeit, kur jau ir kaut kas šķīps un grejs. Bet, kur mēs viņu ielikām vietā, hops, un viņš darbojās. Tā, paņemsim, nobrauksim ar slāpju, jo vispār pārsvarā, cik es saprotu, tie cilvēki, kas šito visu tirgo, viņi neko nedara, lai kaut kādā veidā uzlabotu to izskatu, ja? Nu, var, piemēram, kaut vai vienkārši viņus apslaucīt, ja? Tur viņi kā hlami ir hlami, ja? Hlam, jes hlam. Bet, nu jā, nu šī te tāda lietiņa vispār diezgan liela. Padod rociņu, pamēģināsim uzlikt. Tā, tā, tagad bija tas, kurš gaidīja. Līdīs. Tā. Jau kaut kas līdzīgs, ja? Tikai tas ir... Jā, viens krāsains, viens tā. Nu, rek, un smuki spīd gaismiņā arī. Smuki spīd. Tā. Turpinām. Nu, te ir kaut kas traks, te viens kaut ko ir plosījies kā traks, paskat viņš ir, laikam, nu, tas ir bijis ģimenes skandāls, manuprāt. Viens ir ķēris. Un plēsis. Просто хочется рвать и метать. Rvать и метать, ja? Nu, reku, viens ir ņēmis vienkārši natūrā pārāds šito skaistumu. Nu, uz pusē. Un te mēs skatāmies, kas tad te nu būtu darāms. Šite te tādā veidā. Viņu principā varētu mēģināt, bet te reku jau iztrūkst kaut kādas. Te ir jāskatās, kādā veidā šo te, protams, ka ar lodēšanu, tas ir tikai ar lodēšanu, un tad viņš faktiski 3 vietās ir jāpielodē pie tā pumpulīša te, un vēl abās šajās te pusēs, un tad viņš būs atpakaļ, bet vispār paskaties, kāds viņš ir, viņam šeit ir tie, nu, te arī, kur trūks daži tie kristāliņi baltie, bet vispār viņš, ja domājuši kādu mākslu bijusi no metāla, šitādas puķis saražot. Mūsu laikos, man liekas, tā vairs vispār neviens tādas neražo, nedara. Ķēdīta pat arī interesanti. Ķēdīta arī interesanti, nu tas ir ļoti sens. Būtu kaut kas rakstīts, nav nekas rakstīts, viņš vienkārši mežonīgi, nu, reku. Jā, es esmu dzirdējis, kad reizēm tie ražotāji, nu, nelika to marķējumu zīmīt, ja? Bet, kam ir tas sirsniņas, kam ir bumbulīši, kam tur ir kaut kādas īpatnējas formas, ka tas uz kaut ko norāda, bet tad tas ir jārokās tais katalogos un jāskatās, kuram kas, es no galvas, taču to nezinu, un te arī nekas nav rakstīts, un tur arī nevarētu uz tiem sietiem neko te arī uzrakstīt. Bet, nu, vispār īstenībā ļoti interesanti. Šito noteikti jāpacīnās ir salabot, jo tas ļoti oriģināli, kā te domā, vai ne? Tā viss te ir tā vietā, tur ir taisnība, jā. Vienkārši ir jāpieliek tie daži kristāliņi, kuru mums te netrūks, ja?
Un jāsalodē. Lodāmurs man nāk, viņš jau ir ceļā, es esmu pasūtījis. Un vienkārši jāsalodē šeit, kur ir tas lūzuma vieta. Pastāvsim šitā. Kā tur izskatās? Jā, redzēt. Valentīna, tu redzi? Tu redzi? Traks var palikt, cik šī te viss ir interesanti. Un šits ir, jā, bet tas neies pie tām bumbučkām. Šits vienkārši ir rozā gumīņa, bet tie noteikti plasmas, to var atsardzēt, jā. Vienkārši ļoti. Nē, tas ir pārāk. Šitais zeltīts. Šits ir zeltīts, tas ir sudrabots, viņas cits stils pavisam. Bet tas ir vienkārši plasmas uz bumbiņas, tas ir, Veronikas. Veronikas variants. Vai arī, ja Veronikai nepatiks, tad mēs viņu izmantosim kā izēju materiālu. Tāda ļoti vienkārši. Nekas tur tāds īpatnējs. Tā teikt, kaut kas nerad. Šits gan ir kaut kas, tas ir vienkārši. Izskatās bezmaz vai, ka kāds kaut ko jau te ir metinājis un labojis, vai arī pats ražojis. Ķipa kāds metāla lējējs pats kaut ko ir darījis. Tas pie sudraba ķēdes vienkārši tāds iekariņš. Ne cik milzīgs sievišķīgs viņš nav. Man liekas, tas diezgan robusts. Varbūt pie somas kaut ko. Pie atslēgām. Tā, tas aizgāja pa gaisu kaut kas. Labi, neapgāzās siltumnīcas. Varbūt pie atslēgu piekariņu tādu var uztaisīt viņam ar ķēdīti un ar to rimbulīti. Vienīgais šitā plasmasiņa skrāpēsies. Jā? Tāda nespīdīga. Skatīties. Te ir kaut kas arī foršs. Šis ir sens, to var redzēt. Neko apgriežam otru pusi. Viss ir vietā. Kas tad tur traucēja atkal? Ko tas cilvēks ir domājis? Kāpēc viņš šito skaistumu ir izspiedis? Būs sīk jāskatās, arī kur atkal tās bumbiņas mazās, bet it kā viss, es vismaz cik skatos, viss ir vietā. Nekas nav izkrits, cauruma nav. Šeit viens maziņš kristāliņš trūkst. Balts, caurspīdīgais parastais. Viens. Šeit laikam vēl viens. Jā, laikam šeit arī vēl viens. 2. Un tas arī ir viss. Nē, tiešām tas cilvēks. Tā, re. Kam patīk sudrabs, un kas nesā sudraba rotas. Tas nav nekāds kolekcionēšanas, tas ir valkāšanas rīks. Tas nav tā kā kolekcionēšanas. Ko no kolekcionēšanas? Tā. Marks un Spencers arī. Arī Marks un Spencers? M&S, jā. Tā, Marks un Spencers mūs šodien. Bet, tad iedomājies, tas ir sens Marks un Spencers. Tas nav tā kā, aizvakar vai kā, ja? Tad tās rotas visas ir vecas. Reāli. Tā, kas tas tāds ir? Te kur ir tāda lieta, ka te tā pērlis, tas pārklājums ir cietis. Bet tas un akmentiņu arī trūkst. Un akmentiņu trūkst, bet tas arī viss ir labojams, jo to var visu, ir akrilkrās, visādas krāsas, to var atjaunot. Un akmentiņus var ielikt, bet man uztrauc tas, ka viņš ir kaut maziņš. Kas tas viss pa cilvēku? Iedomājies, uz kā uz maza pirkstiņa var uzlikt šitādu milzīgu. Viņš ir milzīgs, ir ļoti smalkiem pirkstiem, milzīgi masīvs tāds. Tā, kas mums te vēl ir? Te ir atkal kaut kāda riktīgā Marisa klasika. Ķipa. Bet atkal ir tik maziņš, ka Marisa mums nederēs. Te nabadzīņš, šis ir valkāts, es nezinu cik gadus. 100 gadu, pasties kā izdilis, ja?
dievišķi šajā vietā vispārībā. Bet, nu jā, nu riktīgi zīmogradzens, un šit ir viens kristāliņš ir izkritis stūrītī. Viss. Nu, un arī, tikai šite. Marisam tievu pirkt, bet viņam arī būs tikai uz mazā. Nu, viņam arī uz mazā būs. Nu, bet vienalga interesants. Antikvariāts. Ja? Nu te ir kaut kas, man liekas, mūsdienīgs ķiņķēziņš. Dievs, nu kaut kādiem naktiem. Tā, nu re. Šitas ir uz karnevālu. Kam tāda varētu? Tas ir, man liekas, bērniņiem. Kaut jā. kādiem vajag tādas spīdīgās, tur kaut kādas zvaigznītes. Bet viņi tādi ir Vai nu ir tāda estetika meitenēm arī, nu, pieaugušajām meitenēm, ka viņš tās mīļas. Mīļas ar zvaigznītēm un Jā. glitterīšiem. Tādi drin. Nu, nezinu, saliksim viņus kopā, lai viņi nepazūd. Var jau būt, ka kāds grib tādus grabulīšus panēsot, bet viegli. Viņi izstās lieli un tādi, bet vismaz ausis nenostieps, tas točni. Tā, un te ir kaut kas atkal antikvariātisks. Paskat. Šajā pusē sirdis, tajā pusē rekur kristāli. Tas tā. Ametista krāsa, tā violetā, rozā. Nu, nekas rakstīts te nav, bet tas, man liekas, atkal ir tas vienulis. Paskaties. Vienulis. Re, kur tev ir papildinājums? Skaties. Jau trešā. Gumijiņa. Re? Viss. Šito, man liekas, vajadzēs pārvērt uz jaunas gumijas, jo viņš ir izstaipījies. Bet, nu, tas vienalga. Vismaz, ja pat šito noņem nost, tad jau tā iznāk. Tie riktīgi iet kopā. Šitas, jā, man liekas, viņam tā gumija ir baigi švakā. Tā. Un tad, ja reiz, Riku, tavs šitas te... Šito es īstenībā, es redzēju viņš, ka bija, tad es domāju, es viņu ņemšu, es tādu nenēsāšu. Bet tie kristāliņi, kas šeit ir, tādas formas kristālus vispār nevar nekur dabūt. Viņi tādi tā kā mazi kucīši, tā kā mazi stabiņi, viņi ir ļoti milzīgs retums. Un es domāju, es viņu vienkārši paņemšu, lai man tādi ir, jo viņas bieži, viņi iztrūkst kaut kādās brošās un kur vajag šādas formas. Un šitas te tagad, nu tā jau viņš izstās vecs, pamēģina. Kur pirksti tev der? Es to pašu nezinu. Arī ir mazs. Nu šits tev derēs. Skaties. Ha. Milzīgs. Šits būs milzīgs. Un ļoti sens. Un šitos pārklājumus, viņš ir kā, ja tu redz kaut kādu skrāpējumu vai kaut kas, viņš ir valkāts, protams, gadu desmitiem, ja, un tā, un viņš ir kā, nespodrs, ja. Ir atkal fīčas, kā viņi var atkal uztaisīt tādu glancētu, ka viņš spīd, un vispār īstenībā ļoti elementāri tas ir. Vienkārši cilvēki nezina. Un viņi met ārā. Viņiem ir vecs. Nu, pat pamēģini. Pat. Ir uz gumijas. Nu jā, tieši tāpēc viņi var likt uz jebkuras rokas. Nu, re. Aha. Un to akni, to. Nu, un īstenībā, kur ir tas, dēļ kā es vispār pirku šo visu. Dēļ šiem kristāliem, dēļ tās brošas, šitas man ļoti patika, šitie milzeņi, un šis ir tas, ko es, dēļ kā, ja nebūtu bijis šis krusts, es nebūtu pirkusi šitos te stikla gabalus. Bet es gribēju šo te, es tagad skatos, marķējumus neredzu, nav, es domāju, varbūt, kad uz tā špendrika ir, bet nav.
Protams, ka viņš ir cietis, kur viņam te trūkst viss kaut kas. Bet, man likās vienkārši. Man viņš tik ļoti iepatikās. Pats tas metāls, tas lējums, kāds viņš ir, tā forma ar visiem tiem krizuļkrazuļiem. Un es uzreiz jau pilnīgi redzēju, cik brīnišķīgi, jo ņemot vērā, ka šita trūkst faktiski gandrīz visi, ja? Es te varu ielīt jebkādus. Kādu man kādas krāsas es gribu. Varbūt, ka vislabāk, ka caurspīdīgs. Nezinu, redzēs, vēl jums kārtīgi jānomazgā ir. Valentīna, tu redzi? Vai tev neinteresē tādi kristiešu atribūti? Man ļoti patīk, es domāju, tādu es gribētu valkāt. Tiešām, ka viņu sataisīt skaisti, tādu tiešām nesāt. Tā, un kur vēl viens murmuļītis, kas atkal mums ir tikai pie vienuļiem, un arī šis ķiņķēziņš. Jā. Kur arī tad es nezinu, kā var izmantot, viņu mēģināt, jo viņam pašam nav nekādas vainas, ja, viņš ir bijis droši vien auskars, bet te visādi forši ir visādi, kur palikt uz krustas, reku, šitādu špendriku, atrodi to pēc atbilstošās krāsas, ķēdi iekšā, un reku tev ir tāds, ja ir vērts, bet, no šīs puses jau viņš ir ļoti labs. Reku vienmēr var redzēt pēc šī te metāla. Viņš tāds, tas nav mūsdienu, ja, kā piemēram, šitāds te, jā, vienkārši plakans. Viņam šis te rievotais, tas liecina par to, ka tas ir ļoti sens īstenībā. Un te vēl daži ir tādiem, tā kā ne caurumiņiem, bet ar punktiņiem. Punktiņiem arī, jā. Jā, arī viņš tāds saucās. Vitīm ir tavu, kā latviski pateikt, tā kā sasists, tā kā sadauzīts. Jā, tā. Tāds. Un kas te pēdējais, kaut kāds vispār atkal ir izēja materiāls kārtējais, jā, tie kaut kāds apaļškristāls. Viņš gan nav kristāls, šis ir riktīgs plastmas. Bet tāpat, ja viņu nospodrina, pasties, ka viņš ir skaists. Un mazums, kur tāds būs vajadzīgs, kur kaut kur iztrūks, ja? Vai es viņu, piemēram, pielikšu kaut kādām krēlēm, ko es pati taisu, kā aizmugurē, piemēram, pie ķēdītes, pie aizdars. Tas tāds štruntiņš, liekam te. Tā, šitie neatradās. Tad mēs tālāk izdomāsim. Šis jau gan būtu bijis jauks, ja viņam būtu otrs. Redzi? Tāds viegls un pie tavām rokas sprādzēm arī dar, bet pagaidām viņš ir viens. Un pagaidām mēs viņu pastumsim šeit. Viņš aiziet tur, šitie visi ir remontam. Un šitie ir veseli. Te pat faktiski nekas nav jādara. Bet arī viņi ir. Te tikai tā aizdarīta. Jā, jāpieliek tas. Tā, un tagad ir nākamais. Tā. Nākamais. Un tad es ceru, ka lietas neuznāks tik traks, ka viņš mums atļaus. Tā šī ir. Arī uz gumiju, bet gumijas, ja gumijas ir vecas, viņas vienkārši ir jāpārvar, viņi ir knapi, tur dzīve, pastiepjās un dzeltena jau redzi kādu. Šita ļoti vienkārši jāuzver uz jaunām gumijām, jo visur, kur ir smuki tie. Visas sastāvdaļas ir vietā. Pat puķītes, es jau domāju, tām zilajām puķītēm būs kaut kas, jo es redzēju arī fotoattēlā, gan jau otrā pusē kaut kas būs nolauzts, bet nav, redzi? Tikai tā gumija. Tikai tā gumija ir veca, jā. Vienkārši vajag uzvērt uz jaunām gumijām, bezkrāsainām, baltām. Un būs ļoti interesants, vai ne? Pareizi? Smuka krāsas. Jā, ļoti smuka krāsa. Šķiet, tas arī ir plasmasiņš.
Jā, protams, bet viņš ļoti interesanti uztaisīts, baltā strīpiņa pa vidu. Nu tāds akmentiņu visi vietā. Jā. Nu, kā meitiņa rota. Bet pie puķainām vasaras kleitiņām, vai ne, kur ir zilā krāsa, ļoti romantiski, man patīk. Man viņa uzreiz iepatikās. Tā, te tagad nāks ārā kaut kas, kas vienkārši te nāks. Jo atkal viņš viss ir šausmīgs, es viņam pajautāšu, bet tu cilvēks nevarēja, nu, maz drusciņi, nu, bet redz, viņam liekas, ka tie ir atkritumi, vai ne, jo viņš jau neredz nekādu turpmāko dzīvi tām rotām. Sāksim ar šo vaļuša. Man ir šitādi klipsi, bet man viņi ir zelta, te re, kur ir sudrabs. Es nečtu viss. Nečtu man vairs nedara. Tā es skatos, vai ir markirovkas nav. Bet šits ir liels. Значит, man jāmeklē pie šitās rotas, varbūt, vai pie kuras. Tur pie šī marka Spencera. Ļoti forši, šitāda te rekur un gradzens klāt. Redzi, vaļuši, šito te vajadzēs drusciņu palabot. Tā pērlīte ir drusciņu cietusi. Es domāju, ka pārvadājot, jo tas ķiņķēziņš, kas to visu iepakoja, nebija par to padomājis. Viņa vienkārši ir te paskrāpējusies. Bet nu nekas. To visu mēs izdarīsim. Tā. Šitas bija tas, kāpēc es atkal nopirku to lomu, jo es gribēju šito te ārprātīgi seno, vienkārši debešu. Es šitādu kaut ko mūžā nebiju redzējusi. Vispār tā ideja, ja? Tā doma, tas izpildījums. Labi, viņi ir atkal apsūbējusi visa, ja? Mēs redzam, reku, viņi visi ir jātīra, ja? Viss te ir melns. Bet tas taču viss ir izdarāms. Un tā, kad tu viņu notīri, un viņi vienkārši mirdz un vizuļo, un tad tas ir, nu, vot šito es tagad skatos, bet te viss ir vietā, visi akmeņi. Tu redzi, visi piekariņi, visi šitie te, kas ir ļoti sarežģītas formas, ja tādus atrast pēc tam, nu kā, vienīgi, es redzu, ka citas meitenes no šitiem epoksīdu sveķiem paņem vienu šito kristāliņu, uztaisa formiņu, un tad lej no sveķiem, lai dabūtu tādus. Te viss ir vietā, paskaties. Viss, pats mazākais zilais figuļka, viss ir vietā, viss. Un pat ķēdīte, viss pat aizdarīta ir. Viņš ir vienkārši autentisks. Pats pirmais kolekcijas ekzempļārs. Ir ļoti labā stāvoklī, tikai jānotīra. Preliski, kā ir preliski. Man šitas ļoti patīk. Pasties, kā tur tā stāv. Ļoti, nu tāda kaklarota, viņa vispār nevienam tādas nav. Vot man būs! Klausies, redzi kā? Nahotka! Нежданно, негаданно. Нам повезло. Ir pāris. Ir otrais? Jā. Jo tas taču viens pārdevējs, viņš viņus samaisīs pa abiem šitiem, tā kā es ceru, ka mums vēl kādu pāri atradīsim. Redzi, ciganski tābar rulē. Varam, bet īstenībā, nu, ja šitos ņem par pamatu, un pēc tam tikai kaut kādu, neuzkrītošu rotu, un tas viss akcents uz ausīm, nu ļoti viņi īstenībā grēsni forši. Man patīk. Jārada. Šito noliekam maliņā. Šita piet pārīši. Un tas jāskaistums. Un te redzi, vot tas atkal. Kāds smūkiņš, vai ne? Vot молодежь, такой tāds. Женский, легкий, такой нежнīka. Es jau pēkšņi pārgājuši citu valodu, jo krieviski reizēm labāk ir, ja? Nu, nevar pateikt, maiga kaklarota, ja? Nu, kā tas skan stulbi, ja? А что вот нежное, ja? Tas ir normāli, tā kā saka, ja?
tā. Nu, te diezgan ciets ir tas skrabītis, viņš ir apsūbējis. Var notīrīt, droši vien nomazgāt. Может, никто уже из него не чистил, saproti kā? Viņš braucis vēl šito ceļu, tāds netīrs, viņam stigma nevienu. Viņš prie kaut ko grezni. Nu, nezinu, aizkabināsim jebkur. Jā, mēs saprotam, ka šitā ir pagarinām, te var, nu, garumu regulēt forši, jā? Ot šits man arī patīk. Nu, man liekas, ka jau ne manam vecumam kaut kā, ne? Ot tev vēl darētu, ja? Man jau, nu kā... Tā. Nu, skatāmies, kur varētu būt problēmas. Es neredzu. Neizskatās kaut Jā, viss nekas netrūkst. Tas viss darbojas, nu vienkārši jānomazgā. Smatri. Ot tev patīk tāds? Tas ir interesants. Man patīk tā krāsā, tā zilā. Tumša zilā. Un tad pie šitā, šits nedir klāt? Nē, tas ir cits zilums. Cits zilums. Bet šits ir ļoti interesants, klausies. Pasmatri, kakoj. Viss ir smuks. Šits ir ļoti interesants, tāpēc, ka viņš redzi. Viņš vispār ir kā no krellītēm. Viss caur tas kaut kāda narodnai tvorčestva. Jā, viens ir paņēmis uztaisījis gradzenu no krellītēm. Ti. Nu jā, viņš, protams, ir bezvērtīgs, bet tā, nu, vienkārši. Для смеху! Ot, to var arī Veronikai. Jā. Uz kaut kādu lielā pirkstu. Jā. Viņiem, man liekas, uz rokas ies. Nu, tagad kārtējais sakal skaistums, ko viņš, tas trakais cilvēks, ir sviedis ārā. Un ko es ieraudzīju, kāpēc es arī pirku šo. Un man liekas, ka te ir... Nē, viņam nevar saprast, kā viņš tāds, viņš izskatās tā pilnīgi treki, jo šausmīgi ciets, tas ir viens gabals izlietas, jā, vat šitas te. Un viņam rekur problēma, viņam nav viena šitā garanā zilā. Un viņu придется ждать. Gan jau, es vienmēr paļaujos, ka daba nemīl tukšumu. Gan jau kādā lomā, šitādas krāsas kaut kāda lieta. Kaut kas laikam arī viņam bijis centrā. Bet te es, piemēram, varu paņemt, izvēlēties, vai man der pēc izmēra, ja viņš ir par mazu. Tad, es domāju, ka var šos apaļos varbūt. Bet viņš ir maziņš, es jau redzu. Te ir diezgan liels viņš bijis, un te ir jāizdomā, vai es, piemēram, gribu baltu, vai es gribu zilu, vai es gribu reku pasmatri, vot šitas izmērs jau varētu būt labs, jā, vot no šitā rozā. Es, piemēram, te varētu ielikt rozā, bet jā, labāk droši vien zilu vai baltu, nu tā logiski, jā. Bet, nu, to mēs visu atradīsim. Šits atkal ir pa lielu, protams, skudīt, tas ir 2 reizes lielāks. Bet, nu, tas nav traģiski. Jā, maziņš. Nu, neģots. Bet tā vispār citādi, kur viss skrabis darbojās, jā? Viss darbojās. Все прекрасно. Šeit arī visi lodējumi, viss ir vietā, viss. Nu, marķējumi nav. Nu, ладно. Bet man patīk, viņš ir ļoti īpatnējs. Nu, такой interesanti kā kako. Šito. Вот так вот. Нормально стоит? Nu, viņam tā apakša kaut kā iet uz augšu, jā? Jā. Viņš, man liekas, ir kaut kā iebīdījies, bišķiņ ieliecies. Nu, bet tu redzi, ka viņš tāds ir. Pirmais, šeit viņi, nu, paskaties. Tas nav, ka viņš ir salocīts, viņu nevar palocīt. Viņš ir strašni, viņš tāds ir. Vai ne? Oi, kā tev piestāv pie blūzes! Viņam, man liekas, ka vienkārši jābūt ļoti augstu, nevienmēr. Vat, ja думаешь, что если viņu liek augstu, вот не, tad viņš traucē. Вот šitā, вот так он. Ну, jā, вот так он стоит. Jā, un нормально. Nu, tad redzēsim. В общем, te mums ir ko padomāt. Radošo savu šito te primieņam, un te vēl drusciņ tā kā ir kaut kas saliecies. Un tas dūburis, tas tirgotājs ir bijis vienkārši dūburis. Es viņam uzrakstīšu, ko es par viņu domāju. Kā viņš attiecās pret tām lietām.
Viņas taču ir vēsturiskas. Kā var vienkārši tā kā domāt, nu tie taču nav atkritumi. Tā, nu labi, šito mēs atliekam pie remonta. Kas mums te vēl ir? Oi, vēl kaut kāds grabulītis. Šitas te. Un atkal Marks un Spencers mums ir. Yes, notīram. Mēs esam uzkrituši šodien uz Marku un Spenceru. Es tev pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka tas ir no Lielbritānijas, nevis no Amerikas. Un tāpēc arī kastīti, kur īstenībā divas lielas pakas ir. Jā, un tas ir no Lielbritānijas. Jā, no Lielbritānijas. Nu, lūk, te vēl tāds atkal tāds. Nu tāds. Līdzīgs kā šis Marks un Spencers, tikai mazliet savādāk, acīm redzot, dāma ir, bijusi firmas cienītāja. Stiliņš ir atšķirīgs, te tādi kristāliņi, te tādi, man šitas te patīk, jā. Un es tiešām šitādus te nesātu kaut kādas bītlenītes, varbūt, vai kaut kur. Nav slikti. Un šīts ir atkal tas, dēļ kā es viņu nopirku. Es jau domāju, ka tas ķiņķēziņš būs kaut ko izdarījis. Un kas tas tagad ir? Bet paklau, bet tā nav broša. Viņai nemaz nav bijis adata. To jau var redzēt. Tas ir pie somas, ili pie, skažim, pie žaketes aiz kad žaketei kabatiņa ir, ja? Viņš tā kā tāds dress klips kaut kāds, ne, tas nav klipsim, ir šitas te, bet viņš tā kā aizāķējās, redzi, vai aiz somiņas, vai aiz žaketes, kabatiņas. Es dēļ šitā arī nopirku. Man tik ļoti viņa iepatikās tā metāla bantīte. Iedomājies metāla bantīks. Viņa interesanti, viņa izskatās, ka viņa būs mīksta, bet viņa ir, viņa ir metāla, jā. Viņš jau nav audums, tas ir metāls. Un te kristāliņi visi vietā. Es domāju, ka tā nav broša, jo te, pat nav bijusi. Un te nevar teikt, ka tas ir nomainīts, ka kaut kas te metināts un pielikts jauns. Es domāju, ka viņu var žaketes šitajā kabatiņā aizkabināt un tad tādu smuka brošiņu. Es štuņās biju šo, tākot, nevar redzēt. Es jau pielaikoju. Man piestāv. Muška šitā var? Hop, apšē. Tu redzēji? Šitā man. Tas ir pie šīs te rotas, šitās divas bija manas favorītas. Šitā broška, kas īstenībā ir tāda piekarināmā broška bez adatas, un šitā kaklarota bija mana favorīta. Skatamies tālāk. Māma. Kas tas tāds ir? Apskat, tas ir līdzīgi kā tie trakie kristāli, bet tikai, te ir sirdis. Tas sirsnīgam cilvēkam. Валюша, это для тебя. Сердечный человек. Sirsnīgam cilvēkam. Bet forši. Kas tas tāds? Viņš tāds, ko tas atgādina? Šitā forma, tas tā kā kruška, viņš tā. Kāpēc viņi tādi? Interesanti, ne? Tā ķēde ar ļoti īpatnēji, tas tāda, plicēņie tāda tā kā. Tā, un tagad skatāmies. Ага. Видишь, это весь окей, пеметинats. А здесь, бог знает, что тут есть. Смотри, он привязан шнуром. Салупоts такая. Ar melnu diegu piesiets vienkārši. А te надо было просто его приварить. Šinī vietiņā. Так что tas ir elementārs vispār remonts. Привязали чёрт. Un tāpēc viena izmet ārā, ja? Смотри, какая красота. Šito es arī nesāšu. Un taču arī piestāv Valentīna, vai ne? Ko tu saki? Man piestāv tādas sirdis ap kaklu. Man patīk tas, ka viņš tāds, var redzēt, vecs. Riktīgi, antikvariāts. Nevar saprast, kas to ražojis, конечно. Nekur nekas nav rakstīts.
Nu, točni, tas nav mūsu gadsimtā darīts. Tas ir točni. Šitām detaļām vien var saprast. Nu, jā. Nu, tā tas metāls tāds. Nu, krasatā! Es par šito biju aizmirsusi. Bet es arī uz viņu tā īpaši, man šitās vairāk interesēja. Tā, un tagad būs kaut kas foršs. Tu kamēr biju projām, es atradu vēl vienu Marks un Spencer. Mums tagad ir 2. Šī. Un kas tur vēl bija? Tā. Šita ķēdīte vienkārši staigā. Nu šis tāds, jā, elementārs padviesička. Ar šiti pie jebkura spīgulīša. Un akalvot bumbučka galā. Nezinu, kam tā bumbučka ir. Citreiz uz tā krabīši ir kaut kas rakstīts, bet te nekas nav rakstīts. Nekas, nu tāds. Līdzvērtīgi kā šitie, tikai es te uz ķēdīta, tur viss ir akmentiņi. Nu tā. Tā. Šita tas nepatīk šito noņem nost, pieliek ķipa. Var mainīt šitos spožumiņus, var mainīt. Tā. Kas te ir? Krāsa, nu viņi visai. Lai gan, ja viņu nomazgāt, ja, un nospodrināt, var arī, viņš būs gaišāks un viņam mierīgi ies te klāt un var mainīt šo vai to. O! Zelta briljanti. Briljanti vai rukā. Nu, šitas arī varētu būt lielāks tā kā līdzīgi, kur tas zeltenais bija. Vot šitas, ja? Nu, bet viņš... Tā. Ui, ne. Šitais bija tas lielais. Vot tas bija riktīgi lielais. Nē, šits man arī, nu, viņš jēli, bet nes... Lai gan tagad tu esi pamanījis, ka šitā nesā kaut kur, nu, uz falangas. Bet vairāk plakanos. Plakanos, jā, uz falangas. Nestum līdz galam. Nu, jā, šitam vajadzētu iet līdz galam, lai jo viņš baigi stipri. Nezinu, tāds jocīgs. Visur ķerās, ne? Krasās rokas vidū kaut kur uz maziņā pirkstu. Nu, nē. Jā, jo viņš visur ķertos un... Bet nu tāds. Kas tur ir? Nav zelta briljanti, nevienas provis nav. Tā, tad te visādi figņi ir, kur ir. Tie figņi arī tu daļa ir jāapskata, jo tie figņi ir tādi figņi, saproties, ka no viņiem nekāda prieka nav. Tā. Vot tas arī mans favorīts. Pie tās kā kuru. Tā krāsa ir tāda. Viņi tā kā, nu, nav bronza, bet viņi ir tādi. Nu, reku viens plasmasas štruns, ko, es nezinu, tā ir poga. Смотри, дырочки. Paskaties, tā ir milzīga plasmasas poga spīdīga. Ну, kaut kur varbūt vajag на платье, вайг на халатик. А есть у вас с такими же этими? Только перламутровые пуговицы, Точно бриллиант roka, re, kur ir pуговицы. Re, kur atkal ir viens. Tas nav. Baigais mākonis uz mums nesās. Nu, es ceru, ka mēs pārdzīvosim viņu. Tā, te ir viens. Te ir vēl kaut kas, te ir tik daudz viss kaut kā. Tas ir auskars. Paskaties, kā smjuka. Paskaties. Paskaties, redzi galva. Un reku, tas gredzenāt, tas ir pitons droši vien. Un reku aste. Bet, nu, viņš pagaidām ir viens, apskaties, ļoti interesants. Var jau būt, kā atradīsies. Šis ir ļoti skaists, nu, šis jau ir ļoti skaists, īstenībā. Tu redzi, Valentīna? Un arī viņš ir, redzi, tas veci, nu, viņš varētu būt, varbūt, kad 80. 90. gadi. Bet, nu jā, viņš ir viens. Bet, reku, daudz smuku mazu kristāliņu, kurus mums vajadzēs te pie tām puķītēm. Un, ja gadījumā... Bet viņš arī redzi, kā viņam smuka kārtīgs tas metāls. Viņš ir stingrs. Viņu var taisīt kā padviesku, vai ne? Jā, arī. Vai ne? Paskaties. Točne, jā. Jā, šitas smuka ļoti. Valentīna, kā lai es tev, lai par... Reku, Valentīna, asties. Jā, viņš kaut kā karā, jā.
Krasatā. Tā. Mēs tiekam apakaļ. Uz fokusu. Uz fokusu. Tā. Nu, skati. Šausmas. Jau 40 minūtes, ja mēs te ņemamies. Kā laiks skrien, bet nekas tev, es ceru, ka tev ir interesanti. Tavs vaļas prieks. Jo tu dzīvosi valstī, kurā iegūt šādas te... Un re, kur ir tas baltais kristāliņš, kas man būs vajadzīgs? Kur bija tas stulbais gredzens? Vai viņš ir tā Nē, šis ir mazāk izmērā. Meklēsim, kur lielāk. Vētra. Sirsniņa. Te mazulīši pietrūkst. Daži kors. Kas tur ir? Kora. Kora Mihails. Mihails Kors. Tā ir kora, ja? Mihails Kors. Jā, nu šitas jau ir kolekcijas laikam vērts, bet reku te trūkst 1, 2 kristāli. Tā te tie mazulīši viss ir vietā, te arī. Un šeit 1. 3 šitāda te izmēra kristāliņus man jāatrod. Špendrikus tādus, tā kā viņš varās vaļā. Iedomājies, es šitādu te nekad neesmu redzējusi, kur viņš varās vaļā. Tā vienkārši šādi. Jā, viņš vienkārši ar tādu kņopīti, redzi, pastum viņu apakšā, hops, un viņš aizverās. Un tad pastum uz leju un atverās. Un apskaties, un atkal apliec riņķī. Tā pagaidi, tu redzi, jā? Tā esmu tuļņā saistījusi šķiet. Tā, apskaties. Un ja es to visu salabošu, ko es arī izdarīšu, ja? Man būs jau tāds vintažni braslēt, jau kolekcijas cienīgs elements. Kruta. Šito es nebiju gaidījusi, kad šitāds te nieciņš tur būs, to es pat nebiju pamanījusi. Laikam krūsa nāk. Užas. Labi, lai viņš paliek, es tagad neaiztikšu. Nu, te atkal visādi, redz, ir arī tādi bambālīši, kurus atkal pēc tam var domāt, ko ar viņiem darīt, vai viņus sviest ārā, vai labot. Nu, te ir galīgi sabojāts tas stiprinājums, tur pat nav ko metināt, nu, tas tā. Tā, skatāmies, kārtējais Marks un Spencers. Jā, kārtējais Marks un Spencers mums ir klāt. Skaties, jā, tagad šis ir tā kā čokera tipa, jā. Bižutērisks šitāds te krāšņumiņš, jā. Vat tavai mazmētiņai. Marks un Spencers, varbūt kāds baigi iecienījis. Arī Amerikā. Nu, re, kur atkal ir tas bijis vai no auskars, vai arī smalkā ķēdītē, kā piekariņš, kā končiks. Nu, tāda vienkārši maiga puķīte. Smuki. Tā, atkal viens auskars. Vēl viens, kas ir bijis auskars, kas atkal ir lom, kas ir mums izēja materiāli. Un tas pats ir ar šo reči, piemēram, šits ir laikam bijis klipsa. Izskatās, ka ir bijis klipsītis, ja? Nolausta kājiņa un izmests. Bet akmeņķiņi tādi, smukas krāsas. Man tagad nākamajās paciņās nāk tāda sarkana broša. Varbūt noderēs. Vat tāds. Jā, un te tas pats zilies. Tā tagad. Kas tas tāds ir? Nu, šeit viss ir elementārs, šeit vienkārši vienā posmiņā šeit. Viņam šim te elementam ir nolūzis, reku tā cilpiņa.
Un līdz ar to viņam ir pazudis arī tas riņķītis, kas viņus savieno. Kā citiem redzi, te ir, ja? Viņi šajā pusē ir, bet šajā pusē nav. Tātad ir jāatrod no attiecīgas ķēdes tāds te metāla pusmēnestiņš, šeit jāpiemetina un jāiztaisa ciet. Citādi viss ir vienkārši ideāli metāli. Šits laikam ir pat tāda sajūta, mazgāts, bet nē, varbūt, ka viņš ir vienkārši jaunāks. Ārgot, kāds troksnis! Šausmas! Prusa? Nē, nav. Tā spendriks darbojās. Nu, troksnis ir unikāls. Nu, re. Citādi. Skaistumi. Nu, tādi. Nu, jā, būs jāremontē. Jo vispār ļoti skaists. Tiešām ļoti skaists. Te ir 2 struntiņi plastmasiņi. La. Veronikas. Tā, šits bija tas, ko es skatījos. Nē, nejūt. Tikai uz mazā pirksta. Nu, labi. Te viens kristāliņš AB pazūd. Viens. Tikai viens. Kā viņš te varās vaļā? Ir jāpiespiež un jāatver. Tā. Nu redzi. Un tikai ietiņā trūkst viens. Ja es viņu tur ieliku, man būs citāda te rokstrāde. Viss darbojās. Aizdarīta, visu darbojās. Nu labi, es viņu tagad netaisīšu cietu, tāpēc, ka man tāpat viņš jāremontē. Tā, tas ir kaut kādam Riverijas variants. Atkal kaut kāds puszeltītais gradzens. Tā. Nu, otru rekur ir jau eksemplārs. Teikt, ka viņam šim vajadzētu būt marķētam, bet viņš nav. Jo te ir tie kristāli, kas vienkārši ir paštaisīti, viņi visi ir vienā eksemplārā. Neviens nav līdzīgs otram, redzi? Es man liekas, pat zināju, kas tos taisīja. Kāpēc nav marķējumi, es nezinu. Bet visādā ziņā tas atkal ir tas, ko es nesāšu pati. Līdzvērtīgi kā šito sirsniņu. Šito es arī nesāšu pati. Un es īstenībā nesaprotu, kāpēc viņš ir izsviests, tāpēc, ka viņam marķējumi nav. Bet īstenībā viņš patiešām kolekcijas cienīgs eksemplārs. Es vēlāk apstīšos. Es tagad no galvas neatceros, kas tas bija par ražotāju, bet es pētīju, ka šitie ir baigi jaukie darbiņi.
Viņiem arī brošas tādas ir. Un tas, jā, ka viņi katru to kristālu, viņiem arī forma ir atšķirīga, un pats tas lējums, tas jau nav kristāls, tas lējums ir roku darbs, un katrs ir pilnīgi atšķirīgs, pilnīgi. Vienkārši uberforša lieta. Ahaha, es atradu dārgumus! Āne nedzird, viņa fotografē trako lietu. Un tu dzirdi, pie jums tūliņ aizies. Kā es tev šito labāk varētu aizsūtīt uz e-pastu varbūt, jo šita ir vesela filma, jo es tev telefonā viņu nevaru aizsūtīt. Šitas ir dārgums, to es nesāšu jau tūdaļ, tāpat kā šo. Vai ne? Ahahaha! Tas tik ir kaut kas. Tā, nu un visbeidzot, vēl viens dārgums, kura dēļ es vispār šo visu krāmus nopirku, skaties. Šīs te rotas dēļ arī tā broša, šis mans favorīts, un šis mans favorīts, jā, un rekut. Šits negaidīts atradums, to es necerēju, bet šito es redzēju un es viņu gribēju. Tieši tā paša iemesla dēļ, kāpēc es gribēju šitādu rotu. Jo te arī katrs viņš ir citādāks. Pat ja te dažas ir plastmasas lietiņas, tas nav nekas. Tās nebojā kopējo iespēju. Nu, vispār vienkārši super. Ne atkal jāmazgā. Līst. Mums līst virsū. Saproti, mums līst virsū. Tā, šitas darbojās. Tā tad mēs viņu te ieliekam. Viss darbojās. Čokera tipa. Nu, marķējuma nav. Tas viss man neuztrauc, jo rota ir vienkārši uber. Paskaties kāda, ja? Nu, to es atkal valkāšu, protams, pati. Super. Nu, tā, mīļā sirds. Ir mums milzīgi atradumi, ir mums arī vienkārši izejvielas, ja? Bet šitādi visādi nieciņi, ko mēs vēlāk izmantosim. Labojot to, kas ir sabojāts, bet labojams. Nu, tā, mīļā sirds. Ja tev patīk, es tev parādīšu, kur visus tādus krāšņumus par nelielām naudiņām var atrast. Un tu saproti, ka ja pat es pusi no tā visu izsviest ārā, ko es nedarīšu, jo es varēšu to izmantot, bet tad arī es būtu vinnētāji. Jo ja man vajadzētu tādu rokas frāzi nopirkt atsevišķi, viņi maksātu kādu 60-70 eiro. Nu, tas nav iespējams. Labi, mīļā! Čau! Tu man stāsti, kā tev patīk.